Jūs jau tagad sakat, ka jūs šaubaties par tiem 4 gadiem. Mēs nešaubamies. Tas vienkārši maksās konkrētus 200 miljonus vai ne, lai atliktu atpakaļ. Tur būs jāpieņem lēmums, tad kā mēs to finansēsim. Es gribētu pateikt, ka precedents jau ir bijis krīzē 2009. gada 11. decembrī, kad tika pieņemti lēmumi, kas ļoti samazināja budžetu, un tad sociālo iemaksu otro līmeni samazināja līdz 2%. Un garantija tam, ka tas ir uz 4 gadiem, ir tas, ka mēs visi kopā parlamentā, dažādi parlamenti, šo procentu likmi atlikām atpakaļ pakāpeniski, kad bija iespēja līdz šiem 6%. Šitien apstājamies mirkli, Rērkungs, mēs atlikām līdz 6%. Kurā gadā? 16. Pareizi? Nu, bet bija kurā gadā? 16. Pareizi? 4 bija procenti. Tagad 2 bijušie 10. Saeimas deputāti šeit sēž. Ko jūs darījāt 10. gadā, 20. decembrī? Jūs balsojāt Saeimā par valsts fondēto pensiju likuma izmaiņām. Kādas bija izmaiņas? Samazināt no tātad 8 līdz 6. Nepareizi atbilde. Cita atbilžu varianti? Tas bija sen. Pareizais atbilžu variants ir. Bija solīts, ka 11. gadā būs apakaļ no 2 uz 4. Un tad pirms Ziemassvētkiem bija dāvaniņa, atstājām vēl uz 2. Reku precedents. Nebija garantijas.